Šajā vasarā Rīgas centra parkos iedzīvotājs un pilsētas apmeklētājs priecēs Imanta Ziedoņa krāsaino pasaku iedvesmoti apstādījumi. Vērmansdārzs sarkanā un zaļā dobe, Esplanādes lilā un krāsainā dobe, Basteikalna brūnā un Kronvalda parka dzeltenā dobe. Mežparka dobe būs oranžā krāsā, Uzvaras parkā dominēs baltā krāsa, Slokas ielas skvērā būs zilā pasaka, bet Zemitāna laukumā raibā dobe. Atklājot puķu dobju sezonu, šogad īpaši godināts slavenais daļdārznieks Andrejs Zeidaks, kura ieguldījums Rīgas dārzu un parku attīstībā ir jūtams arī šodien. Par godu Zeidaks 150 gadu jubilejai kanālmalā izveidota ziemciešu dobe, kurā dominēs dažādu šķirņu un krāsu flokši, kā arī citas ziemcietes. Reiz sensenos laikos tā sāks ļoti daudz pasakas. Arī kādu vakaru man paņemot Imanta Ziedoņa krāsaino savu bērnības krāsaino pasaku grāmatiņu, lasot to savam bērnam, man ienāca prātā ideja, kāpēc gan Ziedos neuztaisīt krāsainās pasakas un neparādīt tās mūsu Rīgas dārza parku apmeklētājiem un viesiem no citām zemēm. Un tā es sāku strādāt pie šīs idejas, meklēt dažādu krāsu puķes, augu kombinācijas liku kopā un jāsaka, darbs nebija viegls nemaz kā liekas, jo visgrūtāk bija strādāt tieši pie brūnās pasakas un zaļās pasakas. Šogad Rīgas vasaras puķu dobes tiek atvērtas sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu Viegli. Viņš vienmēr teica, man Rīgā patīk 3 lietas – bibliotekas, protams, kafejnīcas un parki. Rīga ir tik brīnišķīgi izveidota, ka pa parkiem var noiet ļoti lielu gabalu, izbaudot šo skaistumu. Un man jāsaka, pēdējos gados ar vienu parki paliek skaistāki, sakoptāki. Un tās dobes, ja es reizēm vienkārši stāvu un abrīnoju, kā tās dobes ir izveidotas. Un šogad mums par lielu prieku Rīgas dārzi un parki ir pievērsušies Imantam Ziedonim un iedvesmojoties no viņa ir izveidotas krāsainās dobes. Mana mīļākā pasaka ir zaļā pasaka par to, kā cirvi var pakārt, kā mežs ienāk pilsētā, bet mežu mēs pilsētā esam nosacīti dabūjuši. Mums ir jāiedod arī kaut kādas krāsas. Zeidaka ieguldījums vēsturiskais tās Rīgas padarīšanā par mazliet skaistāku vietu ir nenovērtējams. Ja? Var jau dažreiz šķist, tie taču tikai parki, tās taču tikai puķu dobes. Bet patiesībā tas ir veids, kā padarīt pašu vidi labāk dzīvojamāku visiem rīdziniekiem. Noteikti iesaku visiem apmeklēt šī gada krāsaino pasaku puķu dobes, kas būs 10 dažādās Rīgas vietās, bet ar to mēs neapstājamies. Mums ir vēl vairāk vasaras puķu dobes, kopā tās ir pie 30, kā arī daudz dažādas ziedu kombinācijas, un tās arī visur izvietotas mums pa Rīgas dārziem parkiem. Vasaras puķu dobes un stādījumi savu pilnbriedi sasniegs jūlijā līdz augusta sākumā, kad plānot arī Rīgas mežu vasaras puķu dobju parāde.